Labdien! Tad, kad ārā tāds dremķīgs laiks kā šodien, mēs jums piedāvāsim dažas interesantas receptes, kuru viena no galvenajām sastāvdaļām būs medus. Sāksim mēs ar augsto uzkodu. Augstā uzkoda mums būs marinēta sīļķe un sviestā apcepta karamelizēta ābola. Tātad, lai iemarinātu sīļķi, ir vajadzīgs ūdens. Ūdeni mēs ieliekam katliņā uzvāram. Marinādei ir vajadzīgs tās pašas sastāvdaļas, kas mums parasti ir: laurlapas, pipari, krustmagliņas, sāls, cukurs. Bet ir arī pāris īpašas tādas nianses, kuras mēs šobrīd izmantosim šajā sīļķes marinādē. Tātad ūdens mums ir uzvārījies. Mēs katliņā iebaram garšvielas. Marinādē mēs pieliksim vēl drusciņu čili pipariņu. Drusciņu sāls un cukurs. Viens no knifiņiem šai marinādē būs kanēlis. Kanēli mēs paņemam pavisam mazu, maža galva. Pieliekam klāt apmēram 2 ēdamkarotes balzamiko, gaišo balzamiko epiķi. Nedaudz pieberam rupji maltos piparus, kurš tai marinādei piešķirs tādu nelielu pikantumu. Tad marinādi nedaudz pavārās. Pēc mēs marinādi uzvāram, nogriežam upuli. Viņam ir nedaudz marinādei nedaudz jāpacīst. Pēc tam mēs pievienosim klāt 2 ēdamkarotes medus. Marinādi nedaudz pacisusi, un mēs viņai pievienosim klāt 2 ēdamkarotes medu. Parastā sīļķes filē mums ir sagriezt tādos smukos gabaliņos, kastītē, un pārlējam sagatavoto marinādu. Tagad mūsu sīļķīte iemarinēsies. Tad, kad viņa jau būs pilnīgi atcisusi, viņa būs ļoti garda. Mēs ņemam ābolu un izņemam viņam ārā smuki ar mazīti sērti. Sērti mums izņem, un tagad mums jāskriež ābols apmēram centimetru biezās ribās. Uz pannas liekam svīstu. Cepot ābolu ribas, mēs ribām uzvērsim nedaudz kanēli, lai būtu, teiksim, tāda nedaudz pikanta un aromātiska garša. Lai ēdiens neliktos ļoti rēklis, mēs ābolus noceļam uz papīra salvetes, kurā iesūksies līkais sviestiņš. Sastāvdaļas ir sagatavots, un tagad mums tas viss jāsaliek skaisti kopā. Apakšā liekam, uz šķīļa apakšā liekam vienu ābolu ripiņu apceptu sviestā un apkaisīt ar kanēli. Tās virsū 2 gabaliņus sīļķes. Virsū atkal liekam ābolu ripiņu, virsū atkal liekam sīļķi. Klāt pieliekam iepriekš sagatavotas salātu lapas. Nogatavojam viņu ar rociņiem. Kā akcentu mēs varam, un arī smukumam, mēs varam pielikt klāt smalki maltos 5 piparu saliku ar medu. Beigās varam uzlikt uz gultu. Šajā augstajā uzkodā tas arī būtu viss. Lai jums labi garšo!